Jau vairāk kā 30 gadus koalīcijas par tīru Baltiju programma Mūsu kopīgā Baltija piedāvā pieredzi un zināšanas jaunajiem vides aktīvistiem no visa Baltijas jūras reģiona. Šie kursi sākās kā apmācības programma un šo gadu laikā ir pulcējuši vairāk kā 300 dalībniekus, sniedzot svarīgas zināšanas par Baltijas jūru un tās piekrasti, tādējādi veidojot arī jaunos līderus, kuri nākotnē lems par mūsu Baltijas jūras ekoloģijas problēmām. The purpose is to protect the Baltic Sea. Mērķis ir aizsargāt Baltijas jūru un apvienot cilvēkus no dažādām valstīm, lai rūpētos par mūsu dārgo Baltijas jūru. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka šis kurs ceļo no vienas valsts uz citu. Pagājušajā gadā bijām Dānijā, pirms tam Polijā, tādējādi vienojot dažādas valstis. Šogad mums ir dalībnieki no Vācijas, Polijas, Latvijas un Lietuvas. Visi ir ļoti motivēti studenti no dažādām ar vidi un Baltijas jūru saistītām specialitātēm. Viņi ir mērķtiecīgi un vēlas attīstīties kā speciālisti. Mūsu mērķis ir iedrošināt viņus būt entuziastiskiem un emocionāli cieši saistītiem ar Baltijas jūras aizsardzību. Kad viņi domās par savu nākotni un par to, vai saistīt savu karjeru ar Baltijas jūras aizsardzību, mēs ceram atstāt nelielu iespaidu, kas palīdzēs viņiem pateikt, jā, es to gribu un tas ir kaut kas svarīgs manā dzīvē. It's something that is important for my life. Jauno ekologu kursi ir veltīti tēmām, kuras saistītas ar klimata pārmaiņām Baltijas jūrā un tās piekrastē. Nedēļas garumā dalībnieki pētīja, kā klimata pārmaiņas ietekmē Latvijas piekrasti, kādus pasākumus var veikt, lai mazinātu to ietekmi un kā mēs ik katrs varam dot savu ieguldījumu risinājumu meklēšanā. Tā ir mūsu dzīvības dzīsla. Visas mūsu upes ietek Baltijas jūrā. Principā mēs esam Baltijas jūras produkts, mēs esam piekrastes valsts, mēs esam zvejnieku tauta Latvija un pārējie patiesībā arī galīgi nav tā, ka nemīl zivis un mēs visi mīlam braukt atpūsties pie jūras, mēs mīlam pasauļoties pludmalē un par ko mēs varam runāt, tad, ja mums tas viss vairāk nav. Labi, mēs varbūt tās šodien, rītdien, nākamgad nejutīsim šīs sekas, bet 10, 20, 30 gadus uz priekšu mēs varam nonākt tajā pašā situācijā kā ar Staburagu, kur tikai rāda saviem bērniem, mazbērniem bildes, kā reku agrāk kaut kas tāds bija un tagad vairāk nav. Un tad, lai mēs nenonāktu šajā situācijā, svarīgi ir darboties, principā sākt jau vakar. Es domāju, ka patiesais ieguvums ir tas, ka šeit ir jaunieši ar dažādu pieredzi un no dažādām valstīm. Ir ļoti vērtīgi dzirdēt, ka viņi apmainās ar idejām, mācās cits no cita un apspriež, kuras ir labākās idejas. Es domāju, ka tas patiešām var veicināt pārmaiņas nākotnē. Kopā ar Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes docentu Jāni Lipinski jaunieši diskutēja par piekrastes eroziju Latvijā, tās cēloņiem un reālajām kāpu saglabāšanas un atjaunošanas praksēm. Tādas vienkāršas un ātras atbildes uz to, kā krasta eroziju ierobežot, diemžēl neesot. Jo bieži vien tie labākie risinājumi, diemžēl, ir tie dārgākie. Labākais risinājums šādos resursu deficīta apstākļos gandrīz vienmēr jūras krasta erozijas gadījumā ir censties nestrept karstu. Krasta erozijas apkarošana šāda klasiskajā izpratnē kaut kur vienā vietā, ja tiek veikta, gandrīz garantēti pastiprinās krasta eroziju kādā citā vietā. Un, ja to dara ļoti daudz un ļoti lielos mērogos, tad var nonākt pie situācijas, ka nav rekreācijas vērtības vairs jūras krastam. Tātad krasts tiek mākslīgots ļoti, tātad jūs varat zaudēt laika gaitā kaut kādu citu resursu. Nejauši tāda ļoti slikta blakus parādība var iestāties. Nevienu lekciju un grupu diskusiju formātā jaunieši pavadīja nedēļu, bet svarīga kursu daļa bija arī izbraukumi un praktiskie darbi, kuru laikā iegūtas praktiskas iemaņas turpmākajai rīcībai dabas aizsardzības jomā. Monta Megija Učelniece Terēze Matisone, TV9 Pakalni.